Šonadēļ Tautas partija realizēja savu ilgi meklēto iegānstu aiziešanai no valdības. Atbildot uz Tautas partijas ultimatīvajiem uzstādījumiem, es skaidri pateicu, ka piekrīt vienoties par jauniem uzdevumiem valdībai, tomēr, lai nodrošinātu stabilitāti un Saeimas vairākumu atbalstu, par to būtu jāvienojās visām koalīcijas partijām. Tautas partijas rīcības īstos iemeslus es drīzāk saistu ar nevēlēšanos strādāt un uzņemties atbildību par saviem darbiem un vēlmi uz nākošajām vēlēšanām startēt no opozīcijas. Ņemot vērā to, ka Tautas partija ir paziņojusi arī par savu ministru atsaukšanu, esmu lūdzis šos jau atsauktos ministrus neuzņemties nekādas saistības valsts vārdā. Esmu uzsācis arī sarunu raundu ar Saeimā pārstāvētajām politiskajām partijām, lai vienoties par galveno uzstādījumu par Saeimas vairākumu atbalstu tiem jautājumiem, kas saistīti ar valsts finansiālo stabilitāti. Šeit ļoti nepatīkams ir Ukrainas piemērs, kur priekšvēlēšanu gaisotnē politiķi arī sāk virzīt dažādas it kā populāras lēmumus, kā rezultātā Starptautiskā valūtas fonda programma Ukrainai tika apturēta ar sekojošo hausu finanšu tirgos un ekonomikas lejupslīdi. Tas ir scenārijs, no kur Latvijai noteikti vajadzētu izvairīties, un es ceru, ka Saeimas vairākums to saprot. Tāpat ceturtdien notika koalīcijas ārkārtas sēde, kurā vienojāmies uzaicināt uz sarunām par pievienošanos koalīcijām LPPLC partiju, un nākošnedēļ šī partija sniegs savu atbildi, kā arī vienojāmies par ministriju skaita samazināšanu, konkrēti likvidējot reģionālās attīstības pašvaldību lietu ministriju, tās funkcijas sadalot starp vairākām citām ministrijām. Nākošnedēļ ir plānota arī Eiropadomes sēde, kurā viens no galvenajiem jautājumiem ir finansiālā situācija Grieķijā. Grieķijai tuvākā laikā ir jāpārfinansē ļoti ievērojami savu valsts parāda līdzekļi, kas ņemot vērā Grieķijas sarežģīto finansiālo situāciju varētu būt problemātiski. Līdz ar to notiek sarunas par iespējamo palīdzības paketi Grieķijai. Tomēr atšķirībā no Latvijas, Ungārijas un Rumānijas, kur šādas palīdzības paketes tika samērā viegli arī izveidotas, Grieķijas gadījums ir atšķirīgs, jo Grieķija ir Eirozonas valsts, un atbilstoši līgumam katrai Eirozonas valstī ir jāspēj tikt galā ar savām finansiālajām problēmām. Līdz ar to šāda palīdzības paketes veidošana būtu ļoti nepatīkams precedents, kas mazinātu uzticību eiro.